Braucam, skenējam, meklējam zivi, meklējam samu. Meklēšanas režīmā sensors iet no vienas malas līdz otrai, no 6 līdz 12. Mēs braucam un skatāmies ekrānā un vērojam, kurā brīdī būs jāaptiek šis pasākums, lai varētu mest zivi visur. Apakšā dziļums 25 metri, 24 metri. Bet sams peld, tas, kurš peld uz ēšanu, tas peld augstā. Skatāmies, vai mēs kādu nevaram ieraudzīt. Pagāja laiva garām, sašūpāja nedaudz. Tagad nodemonstrēšu, kā mums notiek gadījumā, ja mēs to zivi ieraugam. Nospiežam bremzīti, apstājās motors un mēs pārslēdzam uz sekošanas režīmu. Pagriežam pareizā virzienā, kurā mēs gribam tagad to zivi turēt. Un notiek skenēšana par šo zonu, jo mūsu laiva vēl mazliet kustās, bet zona jau vairs, zonas virziens vairs nemainās. Zonu mēs varam, uztaisīsim zonu šaurāku, lai mēs varam selektīvi skatīties tieši to vietu, kur mēs gribam. Jā, un tagad, kaut arī laiva griežās, varam pastīties kā zona iet līdzi virzienam. Un mēs skatāmies, kur mums ir zivs. Tālāk es paņemšu kātu. Tanī brīdī, kad mēs zivtiņu ieraugam, hop, mēs nospiežam, bulta apstājās. Bulta apstājās, laivai griežoties, bulta saglabā šo te virzienu precīzi uz mūsu zivi, ko mēs bijām ieraudzījuši. Un gadījumā, ja mēs to zivi tagad gribam, viņa peld pa labi, tad mēs ar pulti pagriežam, ar maziem solīšiem varam pagriezt uz vienu pusi, varam pagriezt uz otru pusi. Gribam straujāk pagriezt, pagriežam straujāk. Kur viņa te palika tā zivtiņa? Un pagriežam straujāk, lai mēs varam apskatīt visu to sektoru. Ok, mūsu zivs pazuda, mēs ieslēdzam atpakaļ tagad ap to vietu, kur mūs apstājās bulta. Ap to vietu atkal notiek šī te skenēšana un mēs mēģinam sekot, kur tā zivs paliek. Šis ir ļoti ērts režīms. Principā viņš neļauj tai zivī pazust. Zivs parādās starā, tas stars aiziet zivī garām, zivs pazūd ekrānā. Bet tad, ejot pa labi, ejot pa kreisi, mēs atkal to zivi ieraugam, mēs redzam virzienu, kurā tā zivs kustās. Hop, apturam un varam mest un esam gatavi mest. Un viss notiek ar pulti, viss notiek ļoti vienkārši ar īsu piespiedienu. Uzlikšu vēlreiz šo režīmu, tagad viņš iet, tagad pulti piespiežam, hop, un tanī pašā brīdī tiek kustība apturēta. Uz vienu pusi, uz otru pusi. Varam smuki pabraukt un pasakot līdzi. Un ieslēdzam atpakaļ šo režīmu, ja mēs gribam. Un apturam šo režīmu. Stop.